Šodien karstākais dienas notikums vēl tikai priekšā. 8 vakarā pēc Latvijas laika redzēsim, kas tad būs tieši Amerikā ar procentu likmi. Visticamāk tā tiks mazināta pa 25 bāzpunktiem, kā arī pēc tam ir Fed priekšsēdētāja Jeroma Powella preses konference. Francijas likumdevēji pārskatīs iniciatīvu aizliegt bankām, jeb centrālām bankām izdot šīs digitālās valūtas, jeb CBDC, un vairāk skatīties virzienā Bitcoin un stablecoin virzienos, lai izveidotu nacionālās kriptovalūtas rezerves. Vēl par Ameriku. Šodien Amerikā atpirka mazu kripatiņu savu parādu, kas sastādīja 2 miljardu ASV dolāru vērtībā. Tāpat vakardien tika palaists pirmais Solana ETF, un pirmajā dienā Solana ETF piedzīvoja 69,5 miljonu dolāru inflow, jeb ieplūdi. Ja tev interesē kripto un tu vēlies sākt nodarboties, pievienojies kripto numur 1. Links būs profilā aprakstā.